Tātad šodien mēs otrajā nodarbībā mazliet vairāk pievērsīsim uzmanību detaļām, kāpēc tās ir svarīgas dzīves stāstā, jo īpaši, bet ne tikai dzīves stāstā, jebkurā stāstā, literārā darbā patiesībā tās ir izšķirošas. Kā jau mēs iepriekšējā nodarbībā secinājām, tad dzīves stāsts nav nekas cits kā vistīrākā literatūra, un tāpēc arī detaļas mums ir ļoti svarīgas un interesantas. Bet pirms mēs ķeramies pie detaļām, līdzīgi kā iepriekšreiz mēs sākām ar nelielu vēsturisku atskatu uz dzīves stāstiem, un Hernhūtiešiem šoreiz mazliet tuvākā pagātnē ievadu gribēju pateikt no mazliet tuvākas pagātnes, proti no 90. Kā jau es iepriekš arī pieminēju, tātad Imants Ziedonis bija viens no cilvēkiem, kurš inicēja tā kā dzīves stāstu vākšanu un rakstīšanu tādā plašākā mērogā. Un kopumā ir iznākuši pēc Ziedoņa iniciatīvas 9 grāmatas, kuras ir apvienotas tādā zem viena tāda nosaukuma vai zīmola Likteņa arhīvs. Un pēc šī Likteņa arhīvu zīmola jūs varat arī atrast Nacionālās bibliotēkas digitālajā krājumā. Tur ir brīvpieejā, man šķiet, vairākas no šīm grāmatām arī lasāmas datorā. Bet tas nav vienīgais šīs te brīnišķīgās iniciatīvas rezultāts, jo vēlākajos gados tātad dzīves stāsti, kā droši vien daudz no jums jau ir kādus lasījuši, ir iznākuši ļoti daudz un plaši, un arī viena no jūsu novadniecēm, nezinu, vai kāds ir lasījis Veras Volkevičas romānu Ļauka, ļoti apjomīgs darbs, kopumā 1700 lapušu garumā, 4 sējumos. Starp citu, kas interesanti, ir izdots jau otro reizi. Tātad pirmo reizi iznāca 90. kad Veras Volkevičas dzīves stāsta manuskripts nonāca tieši pēc Ziedoņa iniciatīvas nonāca Neatkarīgās cīņas tolaik vēl redakcijā. Un Neatkarīgā cīņa arī izdeva šo romānu un turpinājos arī publicēja avīzē kādu daļu no viņa. Un tagad 2015. gadā ir jau otro reizi šis romāns izdots, un tātad romāns ir tāds viennozīmīgs paraugs tam, kā dzīves stāsts pārtop literatūrā, jo viņš viss ir autobiogrāfisks un balstīts patiesos notikumos Veras Volkevičas dzīvē. Un pirms mēs sākam lasīt, pirms jūs sākat lasīt savus fragmentiņus, es gribēju arī nolasīt jums ātri Ziedoņa uzsaukumu, kas tajos tālajos 90. Jau šķiet, ka pasen atpakaļ bija publicēts, kad šī dzīves stāstu vākšanas akcija iesākās. Varbūt kādam no jums tas arī būs kā tāda papildus iedvesma turpināt rakstīt. Tātad lasu Ziedonis. Neviens stāsts un neviens romāns nav tik patiess un tik aizkustinoši mūsējais kā šī dokumentālā dzīve, kas nāk no paša tās rakstītāja iz tautas. Pieņemts domāt, ka memoāri var būt tikai ievērojumu personu, mākslinieku, valsts vīru un citu slavenības stāstījums. Bet Likteņa arhīva sērijā iznāk un arī turpmāk iznāks daudzu līdz šim nezinātu cilvēku dienas grāmatas un lielāku vēstuļu kopojumu, dzīves pabērnu un dzīves laimīgo pašu rakstītas atmiņas, pilsētnieku, laucinieku, jūrnieku, zvejnieku dzīves stāsti, karavīru traģika, lēģeru šausmas, viens otrs laimīgs un saskanīgs mūžs. Daudz pabijis Latvijas ceļos un ciemos esmu jutis šīs balsis gandrīz katrā sētā. Cilvēki gribēja izstāstīt savu mūžu, izlīdzināt savus likteņus. Un tad es nolēmu, ka jādara viss, lai zem plaukta, kurā stāv Latviju dainu sējumi ar mūsu aizvēsturisko pieredzi, veidotos otrs, tikpat stiprs plaukts ar mūsu tautas vēsturisko atmiņu Likteņa arhīvs. Šīs grāmatas nāk klājā Latvijas kultūras fonda gādība, taču visi, kas izdod šādu raksturu tautas likteņu stāstus paši, tiek lūgti līdzīgas grāmatas veidot Likteņa arhīva grāmatu mērā un paskatā, lai tās iedarētos kopīgi topošajā tautas likteņu gaitu grāmatu plauktā. Savam laikam un mūžībai un arī tautas patikšanai. Tātad Ziedonis šo savu iniciatīvu ir
man šķiet ļoti pamatot arī saskatījis kā kaut ko līdzvērtīgu brīvzemnieku un baronu un citu tā laika latviešu vāktajām dainām. Un patiešām, ja tā padomā, tad ja tāds likteņu stāstu grāmatu plauksts būtu izveidojies, šobrīd ir šīs 9 grāmatas un vēl dažas, bet nav tāda vienota, teiksim, sērija izdota, ja? Tad patiešām tas būtu kaut kas ļoti līdzvērtīgs dainām, un ja mēs gribētu, teiksim, uzzināt, studējot Latvijas vēsturi, kā tad cilvēki jutās un ko viņi domāja tajā vai citā vēsturiskajā periodā, mums atlikt tikai atrast kādu cilvēku dzīves stāstu no šī perioda, un mēs varētu to ieskatu gūt, vai arī, ja mēs gribētu kādu Latvijas novadu izpētīt konkrētā laika posmā vairāk, mums atlikt tikai atrast tātad kādu novadnieka rakstītās atmiņas. Lūk, kas vēl, ko es vēl gribēju ievadā pateikt? Vēl es gribēju jau pieminētās Veras Volkevičas atmiņu stāsta pašu sākumu nolasīt jums, jo cik mēs te ļoti daudz runājām par to, ka ir svarīgi iesākt, tā gruntīgi, vai ne? Tā žiperīgi, teiksim. Iesākt, tad, ja cilvēkam ir 1700 lapušu garš gabals, un tas ir izdots jau otro reizi, tātad cilvēki, acīm redzot, viņu lasa. Un tātad tur ir kaut kas, ko mēs varam arī paskatīties, kā tad Vera ir šo savu stāstu konstruējis. Un jāsaka, ka es nebiju nepazīstams ar šo darbu, ne arī viņu lasījis. Tagad, gatavojoties šai mūsu sarunai, es paskatījos, atradu to grāmatu. Un tiešām jāsaka, ka tā detaļu piesaukšana, ievadā varbūt tas nebūs tik izteikti, bet vēlāk tas ir jūtams, ir, manuprāt, ļoti liela daļa no tā, kāpēc cilvēkiem ir patīkami šo grāmatu lasīt un ir interesanti to darīt. Tātad maziņš fragmentiņš no Veras Volkevičas romāna Pļauka, pirmā sējuma, paša sākuma. Pie visa vainīgs bija suns, kāds dišciltīgās dogu sugas noklīdenis, kuru krustmāte Elīze reiz tumšā rudens vakarā atrada pamestu Šķērsielas sētmalē. Atrada un pievāca aiz tīri atraitnīgas visu dzīvo radību pažēlošanas ieražas. Toreiz viņš bija tikai trīcošs pamests kucēns. Tagad šī radībiņa bija izvērtusies par īstu savu sugas pārstāvi, milzeņa augumā un spīdīgu spalvu, kurā lieliski iezīmējās brūnie plankumi. Viņš zvilnēja dzīvokļa gaitenī uz mīkstas grīdsegas, bet spicīgi apgrieztās ausis un zelta brūnās acis vērīgi sekoja katrai gitas kustībai. Kad viņi pastiepa roku, lai paņemtu no plaukta cepurīti, dogs izslējās visā savā dižajā augumā. Tālāk viņiem tur ir pastaiga, un šajā pastaigā viņi iepazīstās ar savu nākamo vīru un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc es gribēju arī nolasīt jums šo fragmentu, jo mēs te iepriekšējā reizē, kad tikām mēs runājām daudz par to, kā tad var iesākt to dzīves stāstu chronoloģiski vai epizodiski vai kā savādāk. Lūk, man šķiet, šis ir diezgan interesants piemērs, un šis ir tāds ļoti klasisks teksts, te nav nekādi avangardistiski, kā saka, literāri tramplīni vēlāk. Ļoti klasisks, tāds 19. un 20. gadsimta romānu paraugs, ja? Bet cilvēks pats savu dzīves stāstu iesāk nevis ar sevi, bet ar suni. Ja? Tad, ko mēs no tā varam mācīties, ka varbūt pat tad, ja mēs stāstam stāstu par sevi, pat tādos apstākļos, varbūt, ka ir jāmēģina kaut kādā mērā tomēr no sevis arī tikt vaļā. Literatūra, teiksim tā, tā klasiskā literatūras teorija, es te tagad tā ļoti universāli runāju, bet jo noteikti tur 1000 viedokļu būtu, kas būtu pret to, ko es tagad teikšu, bet principā ir tāds viens ļoti vadošs strāvojums, kurš saka, ka labā literatūrā ir jātiek no sevis vaļā, un jo mazāk es būs manā darbā, jo labāks būs tas teksts. Ja? Kā jūs labi saprotat, tas uz dzīves stāstu attiecināt būtu grūti, bet tik vai tā, tad
es jau uz sevi varu skatīties tikai un vienīgi caur tādu prizmu, kā es uzskatu, kāds es izskatos, kā es domāju, kā es gribu, ko es gribu un tā tālāk. Un varu paskatīties mazliet no malas, kā šajā gadījumā Vera ir mēģinājusi to savu stāstu iesākt, nu nevis mēģinājusi, bet ir iesākusi ar suni, un pēc tam tikai nonāk pati pie sevis. Tas tādai nelielai atkāpei. Tātad, jā, atgriežoties vēl pie detaļām manas pieminētajām, tātad, kāpēc tad ir tik svarīgas viņas un kāpēc tieši tas sadzīviskais, kas mums šķiet, kuram gan tas varētu būt interesanti, gal galā ir tik nozīmīgs un interesants. Nu, pirmkārt jau tā ir laikmeta aina, kā jau iepriekš mēs runājām, kas ir faktiski vienīgais avots par tā laika cilvēku sajūtām un emocijām. Vai ne? Jo nekādi citi avoti mums emocijas neiedod. Mums iedod aprakstu, kaut kādu notikumu secību, bet ne emocijas, ko cilvēki domāja. Nu, faktiski līdz ar to mēs varam teikt, ka tikai caur šiem dzīves stāstiem detalizētajiem, caur šīm detaļām mēs varam rekonstruēt un saglabāt tā konkrētā laika un arī konkrētās vietas īsto dabu. Nevis vēsturnieku traktējumā, bet nu, tādā reālā atsliecinieka atmiņā un pieredzē. Un kāpēc tad, manuprāt, ir tik būtiski šo sajūtu, šo laikmeta garu un īsto dabu saglabāt? Jo, manuprāt, tas nu, faktiski ir tāds viens no pamata avotiem, kas izskaidro cilvēku motivāciju, kāpēc viņi rīkojās tā un nevis citādāk, kas izskaidro tātad šos cilvēku pieņemtos lēmumus, kaut kādus šo lēmumu sekas, kāpēc pieteica karu vai nolēma teiksim tā, padoties bez karošanas, kādas tam bija sekas, kāds bija tas cilvēku emocionālais stāvoklis tajā brīdī. Faktiski tas vienīgais, kas mums to var pastāstīt, ir šīs te detaļas, ko mēs varam atrast vai nu dienas grāmatā, vai dzīves stāstā, vai vēstulē. Vēl viens būtisks iemesls detaļu vērtībai, pamats detaļu vērtībai, teiksim tā, ir, ka tas ir nu, brīnišķīgs un faktiski arī tāds vienīgais lielais iedvesmas avots vēsturisku mākslas darbu un faktu radīšanai. Kino scenārijam, nezinu, lugai, romānam, jebkam citam, šis te konkrēti, teiksim, Veras Volkevičs 1700 lapušu garais darbs, kas aptver diezgan arī lielu laiku Latvijas vēsturē, var būt par pamatu nezinu, kino scenārijiem par šo laiku Latvijā. Jo citādi pretējā, nu, visādi citādi man jau nav kur smelties, teiksim, to iedvesmu, lai es uzkonstruētu raksturus šai kinofilmai. Nu, kādi tie cilvēki bija, kā viņi uzvedās, ja? Es jau nezinu, nu, to nekādu citādīgi es nevaru iegūt. Jo smelties citos literāros darbos, nu, tīri tādos literāros romānos vai stāstos, protams, arī var, bet tas jau ir traktējums, vai ne? Tas ir, lai arī tas ir laikabiedrs, bet viņš tomēr ir traktējis kaut kā to savu laiku, pakārtojis savai literārajai iecerei, teiksim. Bet, ja tas ir dienas grāmata vai dzīves stāsts, tad tas ir pietiekami, nu, mēs to varētu pat nosaukt par tādu kā pirmavotu turpmākajam mākslas darbam. Tā kā lūdzu, tas ir tādas dažas pārdomas manas par to, kāpēc dzīves stāsts tomēr ir nozīmīgs un kāpēc dzīves stāsts ietvaros tik svarīgas ir tieši detaļas. Nu, ko mēs ar tām detaļām īsti saprotam, mēs vēl par to varbūt parunāsim, kad klausīsimies jūsu darbus, bet lai nekavētu liek laiku, tā es tagad atvēršu to failu, kur man ir jūsu darbiņi, tad varbūt es tagad lūgtu nolasīt. Mēs tagad darīsim tā, ka katrs nolasīs savu fragmentu, ko man ir iesūtījis. Un tad varbūt es atļaušos pateikt kādu komentāru. Kā saka, ja kāds no jums ļoti grib, tad arī paceliet roku, pateikt komentāru, bet visiem es nevarēšu dot vārdu, jo tad mēs līdz rītam
te atradīsimies. Nu, lūk. Tā, tad varbūt Linda. Linda ir pirmā šajā rindā. Pirmā, laikam, arī atsūtīja. Tad lūdzu, Linda. Klausamies jūsu. Linda ir? Jā, esmu. Jā, ir. Jā, lūdzu. Atrodos pretējo kaimiņu dzīvoklī, kurā man ir ievilkusi vietējās ģimeņu ārstu prakses medmāsa. Kā pa miglu sēžu virtuvē. Man iedod kaut kādu tableti un glāzi vai krūzi ar ūdeni. Virtuvē nav aizvilkt aizkari, līdz ar to es redzu ielu, latērnu un savu māti. Izmisuma kliedziens. Meitiņ, kur tu esi? Nedzird. Tagad dzird? Tagad jā. Kaut kāda atbalsts bija, Linda, jums, vai citiem arī bija atbalsts? Jā, Daiga māja ar galvu, jo es cits neredzu, šobrīd tikai Daigu redzu blakus Lindai. Man kaut kā tas, es mēģināšu pārslēt, lai es vairāk cilvēks redzu. Jā, tagad vairāk redzu. Jā. Pirmais jautājums jums, Linda, kā jums pašai izklausījās tagad, kad jūs lasījāt savu mazo fragmentiņu? Kā jums viņš izklausījās? Pirmkārt, jā, man tas bija teksts rokrakstā. Vajadzēja saprast starp tiem labojumiem, kas te man tur ir palicis tajā tekstā. Varbūt tā kā mazliet saraustīts. Jā, kāpēc to prasu, jo arī pārējiem varbūt tas ir noderīgi. Principā ir tāda lieta, ka ir vērtīgi savu tekstu, vienojamies uzreiz, ka mēs runājam par tekstu, kur mēs pieļaujam, ka kāds kādreiz to lasīs. Ja, ja mēs tīri priekš atvilknis, tad tas ir cits stāsts, bet pieņemsim, ka domājam par to, ka kāds lasīs. Tādā gadījumā teksti ir vērts lasīt skaļi. Jo ticiet vai nē, bet ir noteikti tāds brīnums, ka tiklīdz jūs sākat lasīt savu tekstu skaļi, tā jūs sadzirdat tur visādus jocīgus negludumus, jūs sadzirdat muļķības, sadzirdat kaut ko, kam jūs galīgi neticat. Un vienmēr sakot, man pat ir bijis tā, ka es kaut kādos pasākumos, ka man ir bijis ļoti maz laika, un es esmu pat tās uzrakstījis, un nav sanācis šo vingrinājumu izdarīt. Es lasot skaļi, jo mainu to, kas man tur ir uzrakstīts. Jo es jūtu, ka, es dzirdu jau, kā saka, to teikumu redzu, un es jūtu, ka nebūs labi. Jo tā skaļā lasīšana iedod pavisam citu sajūtu par tekstu. Jūs tad, kad lasat skaļi šo fragmentu, uzreiz varat ar zīmolu sev atzīmēt kaut kādas vietas, kas jums liekas negludas vai neforšas, vai kam neticat. Tas, kā saka, tur nav nekāda, es jums nevaru iedot kaut kādas konkrētas kritērijas, pēc kā tad ir jāvadās, kā ir jāizklausās un kas nedrīkst būt, bet tad, kad jūs ilgāk ar to savu tekstu pavadīsiet un ilgāk sev palasīsiet priekšā, tur citus lasītājus nevajag, galvenais, ka jūs paši savu balsi dzird. Tad jūs arī ar laiku to saklausīsiet. Tātad Lindas fragmentā man šķiet, ka, kā saka, ir labi, ka ir tā medmāsa, kas dod to tableti un glāzi ar ūdeni, un ir kaut kāds nesaprotam tāda situācija ar to māti, kur stāv neskapēc ārā, un nav saprotams, kāpēc šis mazais cilvēks ir kaut kādā dzīvoklī, bet māte ir ārā. Tur ir kaut kāda tāda, kā saka, liels jautājums, kāpēc tas tā ir noticis. Tāpēc, teiksim, man būtu interesanti turpmākajos teikumos uzzināt, kas tad tur īsti ir. Nezinu, vai tas ir, teiksim, tieši sākums kaut kāda lielāka teksta, bet kaut kādas vienas nodaļas sākums tāds varētu būt, manuprāt. Tā kā fragmentiņš ir ļoti mazs, prasītos, ka tur ir vēl kāda pāris teikuma klāt, tad varētu, teiksim, viņu ar tā vērtēt sīkāk. Bet kā nodaļas sākums man šķiet labs tieši ar to, ka viņā ir tāds jautājums, kas tad te īsti notiek. Tas izmisuma kliedziens, meitiņa, kur tu esi, man it kā nevilšas pasaka, ka tur ir kaut kāda problēma notikusi, un es gribu saprast, kā tad viņi tiks risināt tālāk.
Vai kādam vēl ir kādi jautājumi man, vai komentāri, vai kaut kas šobrīd? Jeb turpinam lasīt. Nav. Neredzu nevienam rokas pacelts, tad turpinam. Tā, lūdzu, tad dod vārdu Alvim. Jā, labvakar visiem. Tātad nodaļas vai tā teksta sākums varētu būt mātes piens. Vietā esat teikuši, ka saldākais, kas cilvēkam vai kādam citam zīdītājam dzīvē var būt, ir mātes piens. Tas esot beznosacījuma mīlestības un laimes avots. Kādam laimes ir pa pilnam, tā ka citiem jādod, citam pašam sev nepietiek un kur nu vēl kādam kaut ko atdot. Es gan pats par laimi to neatceros, man to stāstīja mamma, kad es piedzimu, turpat dzemdību nodaļā esot dabūjis kaut kādu nelāgu infekciju, ar ko vairākus mēnešus mocījos pats un mocīju savus vecākus. Galu galā novājēju tik ļoti, ka gandrīz nomiru. Tolaik jaunā pediatra doktora valdniece atklāja infekciju un nomainot uzturu panāca man atvesaļošanos. Tad nu domā, vai tas ir liktenis, vai viediem tiešām ir taisnība. Paldies, Alvi. Nu, kā jums izklausījās tas, ko jūs lasījāt? Dažas vietas uzreiz samainīja, kā jūs teicāt, uzreiz bija jāpamaina tur, kur ir jādod un dot, un tad labāk skanēja tas atdot. Un vēl bija viena vietiņa. Jā, es par doktoras uzvārdu arī, tas nav samainīts šoreiz, vai tas būtu korekti samainīt vai paturēt oriģinālu. Tur es aizķēros, tā kā būtu. Jā. Labi, jā, paldies, Alvi. Es teiktu tā, ka doktors, redziet, tā ir liela izšķiršanās, kas attiecās principā uz visu darbu. Protams, ka vienkāršāks ir ceļš ielikt to atsauci sākumā, ka viss ir izdomāts un mainīt visiem tos vārdus. Jo jūs nezināt par to, kurā brīdī kādam varbūt kaut kas nepatiks, ka viņu piesauc ar visiem saskaņot nevarēs un tā. Otrs ceļš ir pateikt pašā sākumā, šis ir mans dzīves stāsts, un te es rekonstruēju savas atmiņas, un viss tieši tā, kā te ir, tā ar mani ir noticis, un tad it kā, ja jūs to cilvēku esat saticis savā dzīves ceļā, vai viņš jūs, tad jūs viņu tur pieminat, bet tā ir katra autora izšķiršanās, te nav kaut kāda viena pareizā versija. Man šī fragmentā patīk tas, ka jūs jau esat gājis mazliet uz to detaļu virzienu, bet man tiklīdz jūs man drusku iedodat viņas, tātad dzemdību nodaļu un nelāgā infekcija un dažus mēnešus, kur mocījies, man uzreiz gribās redzēt, kāda tā dzemdību nodaļa izskatījās. Kur tas bija? Kurā pilsētā? Kā tur izskatījās? Kurā stāvā jūs tur bijāt? Kāda tā valdniece? Jūs varat valdnieci citā vārdā nosaukt, bet kāda viņa izskatījās? Kā viņa izturējās? Ko viņa teica? Ja? Vai, restīvi, viss šis, kas rekonstruē to vietu un to laiku, jo tas ir tas pats interesantākais un foršākais. Jūs iesākat viedie esot teikuši, ka saldākais, kas cilvēkam vai kādam citam zīdītājam dzīvē var būt, ir mātes piens. Restīvi, jūs iesākat ar kaut kādu atziņu, ja? Vai prātulu, vai vienalga, kā to lai nosauc. Ko principā tā var darīt, un pēc tam jūs ar to stāstu parādat, ka diez vai jūsu gadījumā tas tā ir bijis. Tur ir noticis savādāk. Ja? Bet tā principā var sākt. Galvenais ir, pārāk, te es atkal to visiem saku, nevis Alvim, tieši, galvenais ir neiegrimt tajā prātulu tādā sprostā, jo jums jāpieņem ir tas, ka cilvēks, kurš lasīs šo te darbu, ka viņš agrāk jau kaut ko ir lasījis, visdrīzāk, vai ne? Un ka viņš tādas vai citādākas atziņas kaut kur jau ir redzējis. Līdz ar to, ja jūs iegrimstat ļoti dziļi visādā, tādās filozofiskās pārdomās, ir milzīgs risks, ka jūs dosiet cilvēkam kaut ko, ko jau viņš jau vairāk kārt redzējis, un viņam liksies, bāc, cik var, es negribu šito. Savukārt, ja jūs turaties pie sadzīviskajām, it kā piezemētajām detaļām, tas ir jūsu pieredze. Neviens tur tajā dzemdību nodaļā tajā brīdī nav bijis. Ar doktoru valdnieci neviens nav saticies.
Neviens viņu nav redzējis. Nu, daži varbūt ir, bet principā, ja. Līdz ar to tas ir jūsu unikālais. Tas attiecās uz visām situācijām. Kādas vien jūs savā dzīves stāstā iekļaujat. Tātad, jo īpaši, ja jūs ejat šo te nevis chronoloģisko ceļu, bet, kā mēs iepriekšējā reizē runājām, bet šo epizožu ceļu, ja, nu tā kā tagad šīs te, jūs lasat mazas tādas epizodītas, tad tās detaļas ir vēl uber svarīgas. Jo šī mazā epizodīta, viņai faktiski ir tāds, pat šādā tik nelielā fragmentiņā, kā Alvis nolasīja, nu vēl varbūt pāris teikums pieliekot, tā epizodīta arī varētu būt izsmelta. Bet, lai to izdarītu, tad gan tur ir jāsakoncentrē ļoti daudz mazu detaļiņu. Un tad mums uzreiz, kā saka, citreiz saka, lasa tekstu, un es pilnīgi to redzu. Ja? Un kāpēc tad es pilnīgi to redzu? Vai saka citreiz, nu tas tāds ļoti kinematogrāfisks teksts. Nu, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka autors vienkārši ir salicis iekšā tik daudz detaļu, krāsas, kā smaržoja, kā izskatījās, kas skanēja par rādio tajā brīdī, kad man tā infekcija konstatēja, ja? Kā tur norūcināja Moskvičs aiz loga ar norautu izpūtēju lejā kaut kur, ja? Restīvi, es iedodu tik daudz visādas tādas it kā sadzīviskas lietas, kas lasītājiem iedod uzreiz ļoti reliefu skatu un sajūtu, kā tur bija. Jo, nu, jā, labi, es neturpināšu. Tātad tās ir par Alvi fragmentiņu, bet īstenībā ne tikai, arī par citiem. Tā kā mums šodienas tēma ir detaļas, tad es tik daudz arī par to runāju, bet turpmāk mēs vēl parunāsim arī par citām lietām, bet šodien tad pamatā par to. Tā, tagad lūdzu vārdu dodu. Antra ir? Antra ir. Antra, lūdzu. Jā, labvakar. Lasu. Ogu veci, parādies! Ogu veci, parādies! Kā nezinīgi suņuki, uztupuši grodiem, caur apsūnot sākušiem akas vāka dēļiem, vienā balsī sauca puika un meitēns. No melnās tumsas tur dziļumā kaut kas it kā atbalsojās, bet nekādas kustību vēstošas atbildes nebija. Vien mazais mārēns turpat blakus pie upeņa krūma burbulēja. Bet ko nu šis saprata? Ne jau to sīci, viņdien baba nodrīzināja. Akai netuvu, citādi iznāks ogu vecus un aizraus abus ziņkārotājus. Nu, kur tad nu aizraus? No vecā Jasmīna puses asti luncinādams pieļapatoja pipars. Paldies. Nu, Antrais, visiem viens un tas pats jautājums pirmais. Kā jums izklausījās pašai? Normāli. Nu, normāli arī bija. Nē. Jo es biju izlasījusi skaļi balsī. Nu, tā ir mana redaktora pieredze, ka, lai teksts skanētu labi, tas ir jālasa balsī, un to es saku arī visiem tiem, kuru tekstus es dienā virpoju. Jā. Nu jā, kas man ļoti patīk Antras pieejā, un tāpēc, teiksim, šis patiešām varētu būt arī 1700 lapušu gara teksta pats sākums, jo šeit viss sākas ar citātu, ar izsaucienu ogu vecim parādīties. Ja? Jo tas, nu pat neuzmanīgi lasītāju uzmanību, nu kaut kāds izsaukums vai uzkliedziens vai protests vai kaut kas tāds, kas ir citāta formā uztaisīts, tas sāsina uzmanību uzreiz. Un gribās saprast, kāpēc tas cilvēks tur bļauj, ko viņš grib, par ko vispār ir runa, kādu ogu veci. Otrakārt, Antras fragmentā bija ļoti feini apsūnojušie akas vāka dēļi. Tātad ir jau šī te detaļas ir iestrādāts, par kurām es jau iepriekš runāju. Un no melnās tumsas kaut kas dziļumā atbalsojās, un tas man it kā uzreiz signalizē, sāsina uzmanību par tēmu, nu, kas tas ir, kas tur tajā melnajā tumsā ir, un es gribu to saprast. Treškārt, gribēju uzteikt arī Antras fragmentu par vismaz 2 vārdiem, kas aizķer uzmanību. Tātad nodrīzināja, baba bija nodrīzinājusi un mazais puika burbuļoja.
Nu, it īpaši par vārdu nodrīzināja, tātad, ja mums izdodās rekonstruēt kaut kādus vietvārdus vai apvidvārdus vai vienkārši senas teikumu konstrukcijas, tad, protams, ka rekonstruējot savu bērnības pieredzi no kaut kāda cita laika, tas ir brīnišķīgs veids, kā panākt šī teksta ticamību un arī tādu garšīgumu lasītājiem, ka viņš var burtiski iejusties tajā citā laikā. Protams, ka šeit ir viena problēma, ja mēs, ar to es tā no savas personīgās pieredzes, var teikt, saskāros ļoti rakstot par 1905. Gadu, kad man arī bija vesela gūzma ar vēstulēm un periodikā publicēta viena policista faktiski dzīves stāsts, fragmenti tādi no viņa pieredzes, no viņa policista gaitām Rīgā, ko es izmantoju kā avotu. Tad, protams, ka to vecvārdu un senvārdu un vārdu, kas sen ir izgaisuši, tur ir tik daudz, ja? Un arī teikuma konstrukcijas ir īstenībā atšķirīgas, nekā šodien mēs konstruējam savu valodu, gan rakstos, gan vārdos. Ka mūsdienu lasītājiem, godīgi sakot, ir ļoti grūti saprast, par ko vispār tur ir runa. Un tāpēc, ja vien tas nav tāds mērķis, ka mēs gribam pilnībā rekonstruēt tā laika valodu, tad varbūt, ka līdzīgi kā šajā gadījumā antras fragmentā, tātad cik mums te ir teikumi, tagad ātrumā kādi 4, ja? Varbūt, ka ar tiem pāris vārdiem arī pilnīgi pietiek, lai iedot tā laika sajūtu, bet arī neuzkraut lasītājiem pārāk lielu nastu, ka viņš burtiski vairs neko nesaprot. Pabeidzot par 5. gadu, tātad, man bija liela izšķiršanās, vai es gribu to visu izmantot, bet es beigās pilnā mērā, bet beigās izšķīros par to, ka es eju to ceļu, ka es paņemu dažus vārdus un pārējo rakstu no tāda, šodienas lasītājiem tādā saprotamākā veidā. Bet ar visu to, teiksim, šo grāmatu tulkojot, tur var kaklu nolaust tulkotāju, lai viņi var to seno latviešu valodu citā valodā pārcelt. Bet, labi. Vienvārds sakot, antras fragmentā 3 ļoti foršas lietas. Gribu redzēt ogu veci un kaut kā pa viņu saprast, kas tas tāds pa ogu veci, kāpēc ogu, ja? Parasti ogu lācis mums ir un ogu maizi mums ir, bet ogu vecis nevar iedomāties, kas tas tāds. Un tā, ka tas ir, vienvārds sakot, labs sākums. Tā kā paldies Antrai. Es te tā ļoti skrienu uz priekšu, varbūt kāds vēl grib kādus komentārus teikt vai jautāt kaut ko, tad droši kaut kādīgi signalizējiet. Jeb arī pēc tam varbūt, nezinu, kā jums labāk. Tālāk dod vārdu ar mazliet garāku fragmentu Anitai. Lūdzu, klausamies. Mikrofons. Anīt, jums jāieslēdz mikrofons. Būs labāk, ja? Tā, 5. decembris aptuveni ap 2000. Gadu. Un tās atmiņu un nosaukums ir Kā es Dievu sastapu. Tai pēcpusdienā ceļš mans veda no Madonas caur Vecpiebalgu uz Valmieru. Un bija sniegota 5. decembra pēcpusdiena, policijas darbinieku diena pēc 2000. Gada. Šim faktam būs nozīme vēlāk. Krēslo. Mierīgi brauc pie stūres, Žigulī tērpusies savā skaistajā, garajā, tumši zilajā mētelī, no tādām kā biznesa darīšanām. Nonākot Vecpiebalgas kalnā, vispirms jūtu un tad arī redzu ceļš kā slidotavā, apaļīgi noladojas, malas nekādas, un mašīna pēkšņi sāk slīdēt no kalna nost un gravā iekšā. Man tas sastapšanās brīdis, iepriekš minētais, bija tāds. Viss notika kā palēninājumā. Saudzīgi mašīnu uz sāniem slīd gravā uz 2 riteņiem, gāžas, tad mašīnas jumts mīkst atduras pret krūmiem, kas mašīnu un mani viegli atceļ atpakaļ un noliek uz riteņiem. Iepriekšējās dienās bija stiprāks sals bijis, uzartais sasalušais tīrums apsniedzis ar plānu sniega kārtu. Lēnām izslēdzu aizdedzi, izkāpu no mašīnas, tā nu mēs abas stāvam, es un mašīna, izrāpjos no gravas. Un
Un tur es atkal stāvu, blondīne savā garajā, skaistajā mētelī. Man lēni pietuvojas Ņiva, padomu laika džips. Izkāpa policisti, baltās deķēs, savās spožajās melnajās kurpēs. Viņi bija ceļā uz savu svētku dienas pasākumu Vecpiebalgā un skatās tā piesardzīgi uz mani. Saku viņiem, visi dzīvi un mašīna arī šķiet ir kārtībā, tikai tā tur ir lejā. Puišis saka, ka no malas tas izskatījies interesanti, redzējuši, ka pretī brauc mašīna un kalna galā pazūd. Tad nu viņi paskatījās, novērtēja situāciju, pabrauca nedaudz atpakaļ, kur bija iespēja uzbraukt uz tīrumu, pielika manu žiguli šlepē un eleganti izvilka atpakaļ uz ceļa. Teicu lielu paldies, mierīgi sirdi atvadījāmies un devāmies katrs savu pusi. Cēsu policistu uz savu sarīkojumu, es lēnītēm ar trīcošām kājām un sirdi uz bērskrogu, lai piezvanītu vīram. Mobilo telefonu tajā laikā vēl nebija, kurš kopā ar savu tēvu atbrauc man pakaļ un aizvizināja mani uz mājām. Joprojām manī ir šīs atmiņu sajūtas, ka viņš toreiz stāvēja man klāt. Jā, paldies, Anita. Nu, jūs ļoti improvizējāt. Es vilku ar pirkstu līdzi. Jā, es te pārakstīju. Jo tad ļoti daudz vietas tagad atšķirās. Jā. Nu, kā izklausījās jums pašai? Es varētu vēl piestrādāt bišķiņu. Lai būtu jautrāk. Jo tas īstenībā bija tās sajūtas, kas manī saglabājušās, ir gaišas. Pirmkārt, jau viss beidzās laimīgi. Īstenībā absolūti laimīgi tur viss beidzās. Bet tas ir reāls gadījums, ja? Tas ir reāls gadījums, tas notika tiešām ar mani. Bet tie policisti tiešām brauca ar Ņivu? Un viņi brauc uz Vecpiebalgu, un es atceros vienkārši viņu tās baltās zeķes. Es domāju, Jēzus Marija, tagad šitā, kaut kādi puiši izlec no mašīnas. Es pat vispār nenokonstatēju no sākuma, ka policija pēc tam domāju, zeme atveries. Policija. Baltās zeķes, tā ir brīnišķīga detaļa, bet tiešām viņiem bija Ņiva? Viņiem bija Ņiva, jā, viņiem bija Ņiva. Tas kaut kur ap 2000, es saku ap 2000 gadu. Tad man ir jāpatina atpakaļ tas laiks. Var jau būt 99. var jau būt. Jo 2000. gadā Ņiva, tas man kaut kā izklausās mazliet. Bet labi, tas ir... Varbūt bija. Un tieši tāpēc viņi varēja man izvilkt. Nē, tas ir skaidrs, jā. Tas ir skaidrs, bet šī Anitai, kā jūs jau dzirdējāt, ir ļoti daudz visādi detaļu viņas šajā gabaliņā. Bet redziet, kas ir uzreiz viena morāla mums arī visiem pārējiem. Ar detaļām ir viena liga. Ka viņas, ar detaļām ir jābūt uzmanīgam tādā ziņā, ka viņām jābūt vienmēr ļoti loģiski nopamatotām, un tāpēc, teiksim, tad, kad viņas izmanto, vajag būt tā kā dubult pārliecībai, ka tas tiešām bija tā, un ka nevarēja būt kaut kā mazliet savādāk. Ko es ar to domāju? Jo, redziet, Anita, tagad, kad jūs lasat šo te nelielo fragmentiņu, man uzreiz acis priekšā ir tā aina, ja? Tas ziemas ceļš, tur tā nogāze, un tas jūsu žiguls tur lejā stāv, un tā Ņiva. Un tad man ir tāda, kā saka, tad, kad jūs turpināt lasīt, man uzreiz ir tādas domas, bet tā Ņiva, tātad viņi brauc tik lēni, ka viņi redzēja, kā tas žiguls tur ripo lejā, viņi apstājās un stāvēja un gaidīja, pēc tam pienāca, braucot redzēja. Restīvi, šeit nav stāsts, ka es tagad gribu kaut ko apšaubīt no jūsu rakstītā. Stāsts ir par to, ka, un es, protams, arī mazliet sabiezinu krāsas, bet stāsts ir par to, ka lasītāja vai vēl jau vairāk kino skatītāju uztvere ir tā uzbūvēta, ka cilvēki, kā saka, ļoti caur savu pieredzi laiž to visu, ko viņi uztver. Un viņi mēdz, kā saka, iekšēji vai arī ārēji citreiz apstrīdēt to, ko viņi redz vai lasa. Ja? Un tāpēc autoram, man, piemēram, atkal atgriežoties pie 5. gada stāsta, kur man galvenais varonis tādā ļoti ātrā gaitā, tātad ir 1906. gads, tobrīd Rīgā, viņš ļoti ātrā gaitā nāk no stacijas un aiziet līdz Esplanādei, kur ir lielā tā katedrāla pareizticīgo, ja? Un noslēpjās šīs pareizticīgo katedrālas ēnā. Nu, tur tāds teksts man bija. Nu, ir. Un redaktors man uzreiz sūta 2 ļoti izvērstas
komentārus un jautājumus. Pirmkārt, vai tu esi pārliecināts, ka ap tikiem un tikiem, tur ap 4 vai ap cikiem tādā un tādā ziemas mēnesī ēna krita tajā pusē, kad viņš varēja nostāties katedrāles ēnā? Otrakārt, man šķiet, es kaut kur esmu redzējis, man gadījās gudrs redaktors, kaut kādās bildēs esmu redzējis, ka gadsimta sākumā pie katedrāles bija neliela sētiņa. Tātad viņš nevarēja ātrā gaitā tur piesteigties, viņš vai nu kāpt viņai pāri, vai meklēja vārtiņus, vai vēl kaut ko. Restīvi, stāsts ir par to, ka detaļas vajag, tas ir super, ka viņas ir, un Anits, jūsu gabaliņā viņas ir ļoti daudz, un tas ir forši, baltās zeķis vispār ir miljons, jo ar vienu tādu mazu, kā saka, otrs pieskārienu, jūs uzreiz daudz ko pasakat par to laiku, un, kā saka, par modi un par cilvēku izvēli un tā tālāk, bet tas ir forši, tiešām tās baltās zeķis man ļoti patīk. Tikai jums pirmajā versijā, ko es saņēmu, nebija kurpji, tāpēc es jau gribēju prasīt. Jā, es tas kurpji. Viņi bija kurpējuši, tāpēc es redzēju tos zeķus. Jā, kurps jūs tagad pielikāt. Viņi uz balli brauc. Nu jā. Bet, restīvi, tad, kad jūs rakstat šādu ainu, tā kā Anita ir uzrakstījusi, kas ir brīnišķīga, jūs vēlreiz sev skaļi vai klusi vai vienalga kā lasot, mēģināt paši sev piesieties. Tiešām bija ņīva 2000. gadā. Vai viņi tur stāvēja, vai bija tumšs jau tajā brīdī, vai bija spīdējis pilkts mēnesis. Tātad viņi man kaut kā redzēja, kaut kādā īpašā gaismā. Vai tie cilvēki, tie policisti izkāpdami no tās ņivas, teiksim, omulīgi apsmaidīja manu situāciju, vai bija satraukušies, norūpējušies. Nu, restīvi, kāda bija tā viņu reakcija? Tas viss ir šajā etīdē iederīgs, Saprotiet, to visu man gribās. Tur ir tā nelaime. Tiklīdz jūs man sākat dot tās detaļas, es gribu vēl. Nu, protams, ka jūs katrs ir ierobežots, cik viņš varēs, bet ar to jums jārēķinās rakstot šādu veidu tās etīdītes, ka jāmēģina tie, kā saka, sporta terminoloģijā runājot, visi tie flangi nosekt. Iespējami daudz. Jā, Anita. Jā, man bija jāraksta ar lieliem burtiem krēsloja. Un tāpēc viņi mani tur varēja saskatīt, kad es izrāpos. Viņi jau man tajā gravā nesaskatīja, viņi nebūtu saskatījuši. Es izrāpos no tās gravas, stāvēju uz ceļa. Nu, tas man bija droši vien ar lieliem burtiem atkal tomēr kaut kā tā bišku. Jā, bet vai jūs tagad, ka lasījāt, man vismaz tā palika atmiņā, jo pirmajā versijā tas nebija, bet palika atmiņā, ka viņi tā kā redzēja to avārijas brīdi. Viņi redzēja, viņi brauca klāt un viņi saka, jo tur ir tāds kalns, un tu brauc, un viņi saka, redz, mašīna nāk pret, slidens. Tur vienkārši bija kaut kāds slidens, tā pārējais bija kaut cik normāls, bet tā galotne. Un tu brauc, viņi saka, un mēs redzam mašīna, uguņi, un pēkšņi nav. Visu, bet viņi labi zina, ka tur nekāda ceļa nav. Viņi saka, kur tā mašīna palika vispār. Viņi pazuda. Viņi pazuda, tā mašīna. Redz, ļoti labi šito dialogu mazo var ielikt. Viņš saka, aizsit ar knipu prom izsmēķi un saka, bet mēs skatāmies, uguņi ir un uguņi nav pēkšņi. Kā tas var būt, jā? Jā, tā var būt. Bet fēni, detaļas ir brīnišķīgas un ļoti labi. Šis fragments man kaut kā viņš tā kā uz paša sākuma lielāka gabala nevelk. Nav tā kā rogu vecs, bet viņš arī tā kā iepriekš uz nodaļas sākumu velk man. Nodaļa par to 2000. gadu sākumu, teiksim, vai 90. Vienkārši, tad es noprecizēšu, vai tas bija... Jā, bet pa ņīvu Anita noteikti noprecizēja. Ņīva tā bija. Tā bija ņīva, jo tajā laikā, man liekas, policijai bija štruntīga mašīnā. Viņiem vispār lāgā nebija nekāda. Nu jā. Tā jau bija. Paldies, Anitai. Brīnišķīgi. Ejam tālāk. Gita, lūdzu. Ir mums Gita šodien ietnākusi. Gita. Ir Gita. Gita ir bišķi apslimus, nezinu. Labi, rādīšu sev. Es ceru, ka nav nevienas Annas mūsu auditorijā, pirms es sāku lasīt. Bet, kā ir, tā ir, es tomēr atmiņas lasu. Anna vannā mazgājas, gari pupi karājas. Šo dzejolīt mans tēvs esot iemācījis manam brālim. Protams, mans brālis mazs puika, esot šo pantiņu noskaitījis Anniņas
tantei, kad viņa ienākus aprunāties. Lieki teikt, ka brāli tobrīd mamma vanojas un nezinājas, kur likties no kauna. Mamma neskrien prom, es atceros, kā mēģina rāpot mammai pakaļ pa trepēm lejā, kamēr viņa ar tēti nesa vanna ūdeni ārā. Gribējās tikt laukā, kur pa durvīm varēja redzēt saulīti un pagalmu. Neatceros, kā tas viss beidzās agrāk. Laukos bleķa vannā bija virtuvē, ūdeni sildīja uz plīts un salēja vannā. Parasti mazgājās sestdienas vakaros, pirmos mazgāja bērns un tad mazgājās paši. Nu, viss. Paldies, Gita, kā izklausījās? Es nezinu, es nedzirdēju. Mēģināju saskatīt, ko tur uzrakstīt. Jā. Gita iesāka ar to, vai te nav kāda Anna, bet tad teica tomēr, tad lasīs, kā ir. Tā ir īstenībā tāda zīmīga epizode, jo ir tāds jēdziens kā pašcenzūra vai iekšējais cenzors, ko rakstniekiem arī bieži prasa, vai tad esat izjūts iekšējo cenzoru sevī rakstot to vai pašcenzoru. Un īstenībā es tā nebiju iedomājies, bet, kad Gita to pieminēja attiecībā uz dzīves stāstu, tas ir īpaši aktuāli, jo es taču tomēr rakstu par sevi, un pirmkārt iekšējais cenzors droši vien, ka gribēs ļoti mani padarīt mazliet skaistāku un morāli labāku. Jā, šitas man bija, es domāju, vai tiešām rakstīt kaut ko tādu, bet tad, tā tagad bija, kāpēc lai es nerakstītu, kas bija? Jā, un otrkārt, iekšējais cenzors mēģinās nogludināt kantis, tur, kur man šķiet, ka es kādu Annu varētu, nosacīt sakot, kādu Annu varētu aizķert ar šo. Principā ir tā, ka, protams, tas katram jau arī ļoti individuāli, cik, kurš var atļauties gan sevi atklāt un gribu un citus aizķert, bet es teiktu, ka kopumā to iekšējo cenzoru tomēr ir jātur kaut kur krātiņā vai kaut kur pagaldē vai kaut kur tālāk prom, pēc iespējas. Jo tiklīdz iekšējais cenzors, tiklīdz viņš uzkundzējās jums vairāk, tas gala rezultāts būs gludeni, pareizi, bet ļoti līdzīgi teksti. Jo tur būs, kā saka, teiksim tā, ja mēs tagad paņemam vienas paaudzes cilvēks, teiksim tā kā es dzimis 1975. gadā, Rīgā gājis skolā, pamatskolā, vidusskolā, pēc tam iestājies tur universitātē vai ko. Restība ir vesela rinda manu vienaudžu, kam ir līdzīgi tā pieredze bijusi. Ja? Un tagad iedomāsimies, ka mēs 75. gadā dzimušie atsaucamies Ziedoņa aicinājumu un pēkšņi rakstam vesels bars dzīves stāsts. Ja? Un mums pie teikšanas ir iekšējais cenzors spēcīgs, un mēs visi gribam iztaisīties skaistāki, un neviens negribam nevienu aizskart, un visi mēģinam tā ļoti gludi un forši uzrakstīt. Gala rezultāts būs tāds, ka tie mūsu 75. gada dzimušo teksti būs praktiski vienādi. Mēs uzrakstīsim ļoti politkorekti kaut ko par skolu un par oktobrāniem. Par tiem, protams, nepolitkorekti, to mēs varam atļauties tagad. Mēs uzrakstīsim kaut ko ļoti politkorekti par atmodas laiku un kā mēs gājām uz barikādēm, nesām sviestmaizi tēviem un vectēviem un bijām baigie patrioti un tam līdzīgi. Un, protams, neviens nekad mūžā nepiedzērās, neviens nekad mūžā zils nenopīpējās un neapvēmās un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tāda nevienam gadījumam nebūs bijis. Lūk, ko tad, ja mēs atkal jau atsauc par lasītājiem, ja mēs iedomājamies, ka būs šie lasītāji, ko tad viņi ar šiem vienādajiem tekstiem iesāks? Pilnīgi kaut kādi salmi tie būs. Līdz ar to, jo vairāk šo iekšējo cenzoru jūs varat apspiest un vairāk atļauties gan par sevi. Protams, nav nekāds pašmērķis, kādu tur baigi aizskart, bet, kā Gita saka, tas, kas ir piedzīvots, tas ar mani ir bijis. Tas ir dzīves stāsts. Es stāstu to, kas ar mani ir noticis, man nav no tā jākautrējās. Un jākaunās tieši pretēji, kā mēs pirmajā nodarbībā secinājām hernhūtiešiem, tas bija galvenais dzīves stāsts rakstīšanas dzinulis, apzināties savu vērtību, ka es esmu kaut kas vērtīgāks nekā tikai darba rīks, vai ne? Tāda šīs lielā mērā ir tāds savas vērtības apzināšanās un nostiprināšanas akts, tā dzīves stāsta rakstīšana, manuprāt. Un tur tam cenzoram īsti tad nav arī vietas. Lūk, tad par Gitas fragmentu.
man ļoti patika tā vieta, kas bija pašās beigās, kur ir par tām bleķu vannām, ūdens sildīšanu uz plīts un liešanu vannā, un kāds tur viss pēc kārtas viņā mazgājas. To, te jau jūs man sākat iedot to detalizāciju, tik daudz pieminēto, ko man gribās vēl vairāk. Kā tur gatavojās. Es, piemēram, atceros Latgales laukos, kur es kādreiz braucu, kā tur gatavoja pirti ar tām bleķu vannām, ar taču, ka veida ūdeni no upes. Ja? Un tik tur tās tačkas bija jāsaved, un cik viņš tur izšļakstījās pa ceļu, un kas tik tur viss nenotika tām vannām. Restīvi, jūs to ainiņu uzburat ar šo mazgāšanos vannā, tad pieķeraties viņai un tā riktīgi viņu izstāstat visu, kā tur notika. Nav varbūt tiešām pašmērķīgi garumā tas viss jāizstiep. Tas nav stāsts varbūt par to, ka man gribās ļoti garu tekstu par to lasīt, bet mēģināt tiešām detalizēti pateikt, kā jūs to atceraties, kā tas izskaties, kā smaržoja tas ūdens, vai ne, kā skanēja tā vanna. Šai jautājumā es īstenībā, kad pieķēros klāt, es dabūju ierakstīt visas savas tās dzīves vietas, un, jo tas palīdzēja attiet atpakaļ, atmiņās, īstenībā atmiņa jau zūd briesmīgi, kaut gan esmu 74. gadā dzimusi. Un tad īstenībā bija vēlme pielikt klāt fotogrāfijas vai zīmējumus. Īstenībā es pat sāku zīmēt, jo es nezinu, kā vēl savādāk nodot. Jā, tas ir labi. Visvieglāk ir tādi mazi zīmējumiņi, tā vanna ar to plīti. Īstenībā es viņu biju uzzīmējis, jā. Bet, jā, tas noteikti var iet klāt, bet kā saka, zīmējums neizsmeļ to tekstu daļu. Teksta daļā arī vajag to detalizāciju vajag pietiekami lielu. Jā, dzejolīts pilnīgi ok. Tā arī šī nodaļa varētu sākties. Ja pat nosaukums arī ir ļoti labi. Tas jau ir, kā saka, es domāju, katra Anna ir ar šo dzejolīti saskārusies kādā dzīves. Saskārusies, vai ne? Nu, jā. Tā kā tā. Labi. Paldies Gitai. Tā, tagad lūdzu Inese. Inese? Neredzu Inesi. Ir Inese. Inese, jūs dzirdat? Jā, jūs dzirdat mani? Jā, lūdzu. Man, protams, oriģinālais ir planšetē, un planšeti mani priekšā es centos uzrakstīt pa jaunam. Ja jaunlīču mājiņa pirtiņa prasta runāt, varētu daudz ko pastāstīt. Tajā ir dzīvojuši līčas skolas skolotāji un citi darbinieki, katrs vienā no 2 mazām istabiņām. 60. gadu sākumā, kad no skolas 7 klasēm pārgājuši 4, mēs ar māmu mājiņā mitinājāmies vienas. Tā atrodas pie Salacas grāvas krastos, caur pagalmu tek mazā līčupīte, turpat pa labi Klinšu atsakumā burbuļo avots. No šīs agrās bērnības vietas man sirdī ir daudz mīļu un skaista atmiņu. Tas iesākumam. Jā, paldies, Ines. Kā jums izklausījās jūsu lasītais tagad teksts? Daudz jau ir rakstīts, un kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Tagad katrs vārds nav tā kā skanētu ar tiem vietvārdiem atkārtojās, bet es saku, es tagad viņu uzrakstīšu pa jaunam. Bet cik labi jūs atceraties šo te mājiņu, kur jūs te esat iesākusi aprakstīt? Jā, nodzīvoja līdz 9 gadu vecumam nodzīvu, un tur bija skola arī man atmiņas. Bet jūs atceraties visu, kā viņi izskatījās iekšā, kāda bija aizskari? Viņa vēl tagad ir, jā, es daudz ko atceros. Arī bija jau tā mazgāšanās arī bleķa vannā pie plīts. Un kaimiņu māja bija krastā, tur bija klēts, tur bija viņas vecākas 20 gadus par mani. Mēs gājām mātiņos, mēs stāvējām uz ceļa, kāzniekus gaidījām, tad mēs gājām uz Salatu skatīties ledus ciešanu. Tas viss man ir prātā, jā. Tur skaisti. Nē, jo, ko es gribu teikt, Ines, jums, ka, redziet, es, kā jūs teicat, 75. gadu dzimušais, man nav vispār nekāda priekšstata par to laiku, ko jūs tagad mēģināt ieskicēt. Ja? Bet man tas interesanti. Tā kā es gandrīz, ka, ja jūs varētu
mēģināt tiešām atsaukt atmiņā katru vietu tajā mājiņā un mēģināt viņu arī aprakstīt. Nu, kā tur izskatījās, kā tur bija sajūta. Varbūt tiešām koncentrējoties tikai uz šo mājiņas iekštelpām. Un pēc tam jau pamazām jūs varat iet ārā un aprakstīt vēl kaut ko no ārpuses, bet nokoncentrēties tieši uz šo mājiņas iekšu. Pirmkārt, kā tur izskatījās, un otrkārt, kā jūs tur jutāties. Tas, zinām, mērā sasaucās ar mājas darbu, kas jums būs, bet tad Inesē jau varbūt būs jau skaidrāks, ko viņai jāmēģina izdarīt. Jo redziet, tad, kad jūs būsiet uzrakstījusi, arī jau nevajag neko tur patoloģiski garu, bet, nu, tomēr, teiksim, nezinu, kāds 6-7 teikumus par šo mājiņas iekšpusi, es uzreiz to redzēšu. Un tad, kad jūs mani izvedīsiet ārā no tās mājiņas, ja, tā kā Jaunsudrabiņš savā baltajā grāmatā, tad, kad jūs mani izvedīsiet ārā, es jau zināšu, ar kādām sajūtām jūs iznākat no turienes ārā. Es zināšu, kāda ir tā jūsu dzīves telpa, tad, kad jūs vakarā tur aiziet atpakaļ. Restīvi, man jau šī skatavīte mazā būs skaidri. Zinām, man tie rekvizīti būs pazīstami. Ja jūs man iedodat tikai kaut ko drusciņu tādu, tad es iztēlojos, nu, gandrīz vai ka savu Rīgas dzīvokli, ja? Vai, nu, savu lauku māju kaut kādu, kur es esmu bijis kādreiz. Jo man nav tādas pieredzes, es nezinu, kā tas ir. Tāpēc man gribās vairāk par to mājiņu. Mājiņā. Jā. Labi. Paldies, Inese. Tā. Paldies. Tagad vārds tā. Daigai lūdzu. Daiga ir? Jā. Ir. Lūdzu, labvakar visiem. Viņa aizstūma pēdējo ķēru pa plato dēli līdz kaudzes galam, izgāza un izslējusies ieelpoja brīvību, kam bija stipra kūtsmēslu smarža. Kūts sakopta šīs dienas darba galā. Rītdien, 1. septembris, vecākais dēls Kārlis uzsāks skolas gaitas Mazsalacas vidusskolā. Varbūt tieši šis ir laiks, kad viņi sāk apjaust, kā cilvēku izvēles ietekmē ne tikai paša, bet arī citu cilvēku dzīves. Viņi kopā ar vīru Kārli izvēlējās veidot zemnieku saimniecību. Skaņkalnes pagastā pirmo 3 brīvo zemnieku saimniecību īpašnieki bija kolorīta kompānija. Bresis iedeva zemi, kas pašam nepiederēja, toties ar mantošanas tiesībām. Tagad jaunā Rokpeņa ģimenei bija ideja kā māja un pirms gada nopirktā māja kā ideja. Kā man izklausījās? Nu, teikšu tā, ņemot vērā to, ka es biju pilnīgi tajā vakarā, kad man jums bija jāizsūt pēdējā brīdī, jau pēc noteiktā termiņa, es atcerējos, ka tas ir jāizdara. Man bija apmulsums. Es nesapratu, vai man rakstīt Daiga, vai man rakstīt viņa. Nu, tas bija tās pirmais. Es pēkšņi nevarēju saprast, kā man vispār par sevi rakstīt. Tad es nolēmu tā, viņa. Un jā, tagad klausoties, jau es uzreiz sapratu, ka tas pašcenzūra tur ļoti nostrādāja, jo es biju iepriekšējā dienā, es biju stipri sacepusies par rupju vārdu izmantošanu jauniešu izrādē teātra, tāpēc es neuzrakstīju sūdu čupa, bet uzrakstīju smalki kaudze, ja. Par kūtsmēslu smaržu to gan es varu teikt pilnīgi godīgi, ka breša zemniekošanas laikā kūtsmēsla man smaržoja, un arī tagad es ar ārkārtīgi baudu kaut kur, kad vēl sajūtu kaut kādu kūtsmēslu smaržu, viņu izbaudu, jo tai patieši, nu, manā dzīvē patiešām kūtsmēsli asociējas ar brīvību. Un būtu, es domāju, tā gadu būtu jānosauc 91. tagad paskatoties uz to tekstu. Un, protams, ja man būtu tajā brīdī bijis vairāk laika pirms sūtīšanas, es varbūt būtu kolorītāk kaut ko ieskicējusi, bet, nu, ņemot vērā to, ka tas ir tāds kā, nu, tikai pirmie impulsi padomāt, kā rakstīt. Es neesmu dzīvē nevienu dzejolu uzrakstījusi,
es neesmu no tiem latviešiem, kas klusībā raksta dzēju vai kaut ko. Es esmu kaut kad pusauģu gados rakstījis dienas grāmatu, bet patiesībā, nu, jā. Jā, paldies. Es varu teikt, ka man, klausoties jūs tagad paskaidrojums, nāk prātā, es nevaru uzreiz atcerēties, vai ir kāds latviešu literatūrā veltījums kūtsmēslu smaržai, un es nevaru atcerēties, ka tāds būtu. Varbūt, ka jūs ir visi iespēja savā dzīves stāstā iepīt tādu ļoti inovatīvu. Brīnišķīgs ieteikums, paldies! Jo, bet redziet, kā ar visām smaržām, skaņām un emocijām aprakstīt nav tik vienkārši, bet to var pamēģināt. Tad katrā ziņā būtu kaut kas interesants un taisni tas tiltiņš, ko jūs metat uz brīvību, man liekas, ka tur ļoti forši tas varētu strādāt. Jā, tieši, jā, tad varbūt tiešām jāņem no tās puses, kas bija breša zemnieki un kāpēc viņiem kūtsmēsls smaržoja. Jā. Tad, kad viss vēl bija kolhozos. Vienīgais, ko atceros, ka Blaumans teica, viss viens, ko tu apraksti rozi vai mēslu čupu vai mēslu kaudzi, kā viņš teica, galvenais, kā tu to izdari. Tas ir vienīgais, kas man asociējās literatūras kontekstā ar kūtsmēsliem. Gita, lūdzu. Nē, es arī gribēju pateikt komplimentu par tiem kūtsmēsliem. Man Daiga runāja, ka viņai kūtsmēslu asociējās ar brīvības smaržu. Man īstenībā pēkšņi sāk patikt kūtsmēslu smaržu kaut gan. Es neteiktu, ka man viņa patīk. Nē, viena mūsu paudze, es esmu 61. gadā dzimusi, un arī tādās pašās vannās mazgājusies. Mūsu paudzei tas arī saistās ar tā kā bērnību, vecām mamām vispārējā. Bet, teiksim, man personīgi tas tad brīvā zemnieku saimniecība, kad apkārt kolhos un vēl padomju savienība, un mēs sākam kaut ko pilnīgi jaunu, par ko pašiem bail un pārējie saka, gan jau jūs arī aizsūtīs uz Sibīriju kā iepriekšējos. Tur tam kūtsmēslam. Jā, un vēl, protams, ja man nebūtu bijusi iekšā tā cenzūra par tiem rupjiem vārdiem, tad tas teiciens saimnieks bez sūda pats ir sūds, piemēram. Ja? Tā kaudze pie kūts apliecina arī tavu vērtību kā zemniekam. Brīnišķīgs teiciens. To noteikti vajag likt iekšā. Jo labāka raža. Tie tak visi pazūd šitādi teicieni, tā ir obligāti jāliek iekšā. Un vēl jau vairāk, ja jums virstēm ir kūtsmēsli, vismaz šī nodaļā, brīnišķīgi. Vēl man aizķēra uzmanību tie kolorīta kompānija, 3 brīvo zemnieku saimniecību īpašnieki. Pēc te tas stāsts tā kā ar to bisi vai šauteni teātri izrādē. Ja jūs man iedodat šitādu āķīti kolorītiem cilvēkiem, es gribēšu kaut kādā brīdī pa viņiem kaut ko vairāk uzzināt. Kāpēc kolorīti? Kā viņi izskatījās? Ja? Jā, un kas ar viņiem notika? Jā. Un kas ar viņiem notika? Ļoti patika pirmais teikums. Viņa aizstūma pēdējo ķēru pa plato dēļ līdz kauzas galam, izgāz, izslējusies, ieelpoja brīvību, kam bija kūtsmēls smarža. Tas ir forši, jo ir darbība. Ja? Kaut kāda darbība notiek. Līdzīgi kā pirmajā fragmentā mums ar izsaucienu, vai vēl dažiem bija tā arī šeit. Ja ir darbība, tas uzreiz man sāsina uzmanību. Es gribu saprast, ko tad tas cilvēks uzkāpis uz tā dēļ un aizbrauc līdz galam, ko viņš pēc tam darīs, kā griezīsies apkārt, kritīs iekšā. Tajos kūtsmēslos vai balansēdams atpakaļgaitā ies vai ko darīs. Ja? Restīvi, es te tagad fantazēju kaut ko, bet tā morāla ir tāda. Bet visādi citādi ļoti jauks sākums plašākai nodaļai par šiem laikiem. Brīnišķīgs. Paldies. Vai es kādu esmu aizmirsis, lūdzu? Jau daudz vēl. Nē, daudz vēl, bet cik man bija iesūtījuši? Šie ir tie, ko es tagad nosaucu visi, kas man bija iesūtījuši. Visi jau nebija. Neviens neceļ roku, ja? Tad turpinam. Jā, labi. Jā, vēlreiz tātad paldies visiem 7 autoriem. Brīnišķīgi tekstiņi. Katrs no jums dzirdējāt gan kā jūs paši skanat, gan kā kolēģi skan. Un es domāju, ka jums ir pavisam cits skats tagad jau turpmāk uz to rakstīšanu. Lai nebūtu tā, ka es jūs mušīju tikai jūs, es jums nolasīšu arī savu. Es dzīves stāstu vēl neesmu rakstījis, bet tagad ņemot vērā, ka man ir, kā jau es teicu, iepriekš jau 3. saskara ar kaut kādā kapacitātē dzīves stāstiem,
Var jau būt, ka tam arī jāpieķerās, un es nedomājot par dzīves stāstiem, vienreiz rakstīju vienu stāstu par savu bērnību, patiesību sakot, jā, un tas jau dzīves stāsts vien arī būs. Nolasīšu un tad pateikšu vēl vienu lietu, kas, manuprāt, varētu būt būtiska, domājot par dzīves stāstu rakstīšanu. Tajā vecumā mani interesē vienīgi mašīnas un to markas. Zināju, ka pirmajam Žigulim pakaļējās lampas izskatās pēc lēzena jumta. Tāds varētu būt platam un garam sienšķonim. Lūk, tur vienā pusē dzeltens plasmas jumtiņš, otrā sarkans, tos pa vidu atdala niķelēt lentīti. Zināju, ka trešajam Žigulim pakaļējās lukturs ir plakans ar noapaļotām kantēm, bet otrajam pikapam garam vertikāli mazliet līdzīgi Moskviča uguņu horizontālī. Tās augšmalā ir dzeltens pagrieziena rādītās kā Smailes baznīcas tornītes. Zināju, ka Volgai pakaļējā lampa izskatās pēc detaļas no Strēlnieku, tagad okupācijas muzeja fasādes apšuvuma. Zapiņam ir 2 skumīgi grimbulīši, bet vecās Volgas lampa kā tukla zivs. Es tos pazinu pēc pakaļējiem lukturiem un arī pēc skaņas. Žigulim rāma dūkšana, Moskvičam mazliet slapja žļurkstīga, Volgai un mūsu rafiņam svelpjoši dūkšana, bet nabaga zapiņam tārkšķis blarkšķis. 5 mašīnas, 1 mikriņš, laboši gāzelīgs trams, škodas trollīts un dzeltenais ikarus ar melnu dūmu sānām. 21. kas gāja uz Mešciem, bija mans mīļākais, jo ar to braucām svinēt jauno gadu. Trollīts ar lielo balto plasmas stūri un ļodzīgajām durvīm vienmēr atgādināja par braukšanu uz bērndārs Zīlīti. Bet pirmais trambulis mūs no Pārdaugavas aizrāva pāri Oktobra tiltam uz centru. Viss mans pirmais laiks kaut kā grozījās ap transportu, sliedēm, zem elektrības vadiem pie pieturām virs bruģa un silti pelēkām smiltīm manā pirmajā un vienīgajā vasaras ielā. Kad tur cienīgi mirdzēdams iegriezās kaimiņu Genādija tēvi tumšs zaļais 3. Žiguls, vai ar oranžo kapeiku prom laidās otra kaimiņa Derkevici, man vasaras iela putēja tikpat biezā smilšu mutulī kā piebraucamais ceļš tālajos Medinskos Latgalē, manos pirmajos un vienīgajos laukos Maltas upes krastos. Nu, lūk, mazs fragments no mana mēģinājuma kaut ko rekonstruēt no savu dzīves stāstu izskatā, teiksim tā, nedomājot to tā īstenībā. Bet, ko es gribēju teikt, ka man arī tā gluži nevilši, es tā nebija nemaz ieplānojis, bet tagad, domājot par dzīves stāstiem un pārlasot gan jūsu fragmentiņus, gan šo te savējo, man ir tāds aizdoms, ka, ja pieturās pie šīs epizodiskās kronoloģijas, teiksim tā, vai epizodiskās pieejas dzīves stāstu rakstīšanā, ka ļoti nodara, ka katrai šai epizodei ir ne tikai laiks un vieta un kaut kāds notikums, kas tur būs centrā, bet ir arī vēl kaut kāda centrālā asa vai kaut kāds šī mazā stāstiņa kodols vai, nu jā, faktiski centrālā asa kaut kāda, kā šajā manā gadījumā tās ir tās mašīnas. Un tā centrālā asa faktiski jau nekas tur nav jāizfantazē un jāizgudro, vienkārši ir jāatcerās. Tā uzmanīgi pārdomājot, nu, teiksim, es rakstu par to savu, nu, nezinu, teiksim, tur 10 gadu vecumu, un kas man tajā laikā, nu, ap ko tad tā man bērna dzīve tajā laikā rotēja? Kas tur bija? Man pats galvenais. Ko man gribējās? Vai ko man negribējās? Vai ko es vispār pieredzēju savā pasaulē? Man, teiksim, mašīnas. Nu jā, es biju pilnīgi apsēsts ar viņām. Tas tiešām tā bija. Ja? Man bija svarīgi, vai man pa ielu pabrauc garām mašīnu. Ja es neatpazinu pēc skaņas jau, kas tas ir, tad es skrēju pie logu skatīties, jo tas bija neordināri. Es pēc skaņas atpazinu viņus. Nu, lūk, un pēc tam tajā manā stāstā ir, protams, kad es nonāku pēc neatkarības atgūšanas, kad šeit sabrauc no Vācijas visas daudzās mašīnu markas, nu tad man es pilnīgi esmu apmaldījies, jo viņas tik daudz, vai ne, es vairs nevaru orientēties, un man nav nekāda pieturas punkta un šausmīgs hauss. Nu, lūk, tad runa ir par to, ka mums no vienas puses ir šīs detaļas, mēs atainojam to konkrēto laiku un vietu,
Bet mēģinam varbūt, ja tas ir iespējams, varbūt to nevajag tādu likt pa tādu super uber uzdevumu, bet ja tas ir iespējams, mēģinam kaut kā identificēt, teiksim, šajās 2-3 lapusēs, kas būs par šo mazo fragmentiņu manā dzīvē, kas ir tā centrālā asis. Un tad, ja to izdomāt, tad tas arī nenozīmē, ka obligāti tas teksts ir tad jāpiebāž tikai ar to, bet tādā sajūtu līmenī liekam to kā galveno akcentu, gan tur veidojot dialogus, gan tas ir īstenībā ļoti atvieglos, jo to uzdevumu, jo pretējā gadījumā, iespaidu varbūt ir ļoti daudz un atmiņu, un kas tad no tā ir svarīgs, kas nav svarīgs, bet ja tu atrodi to centrālo asi, tad gan tie cilvēki, kas tur parādīsies tajās 3 lapusēs, būs kaut kā ar to saistīti, vai kaut ko pateiks par to centrālo asi, ja? Teiksim, manā gadījumā, es skaidrs, ka atcerēšos to, ka kāds atnāks un teiks, ka, patās Krievi ir izlaiduši jaunu žiguli, ja? Vai arī teiks, ka reku kaimiņi ir atveduši, jūrnieks ir atvedis Ford no savas kapteinas, piemēram, ja, jo tādi gadījumi bija, reti, bet bija. Lūk. Jūsu gadījumā būs kaut kas cits, kaut kāda cita centrāla asa, bet daudzas lietas, kas notiks tajās 3 lapusēs, tā vai citādi būs saistīts ar to. Ja? To es gribēju vēl teikt. Tātad, par nākamo reizi, tātad pirmdien tai pašā laikā tiekamies, un tā apjoma ziņā līdzīgs uzdevums. Tātad uzdevums ir uzrakstīt vienu bērnības epizodi, tieši bērnības, kurā ietverts tam laikam raksturīgas detaļas, neietverot vietas un laika norādes. Tad, restīvi, kaut kas raksturo to vietu, to laiku, bet jūs nerakstīsiet, bija 1965. gads Valmiera. Ja? Jūs rakstīsiet kaut kā aplinkuši. Un man, neteiksim man, bet varbūt mēs visi kopā mēģināsim minēt, tad, kas tā pa vietu un kas tas pa laiku. Ja? Tas ir svarīgi tāpēc, ka rakstot šo dzīves stāstu vai īstenībā jebkādu literāru darbu, lai nebūtu nepārtraukti jāatkārto šī konstrukcija, ka jūs nosaucat to laiku un tad tu stāstat to stāstu vai vietu. Bet ka jūs to varat izdarīt savādāk. Un otrkārt, kaut arī nodaļas virsrakstā jums būs uzrakstīts 65. gads Valmiera. Tik un tā, tekstā būs aplinkus jāparādās šai sajūtai, kas liecina par 65. gada Valmiera. Ja? Man ir tā 65. gada Valmiera, kā 75. gadā dzimušam rīdziniekam kaut kā jāsaprot. Man ir kaut kādā, jums ir jāieved man tajā pasaulē, un man kaut kā tur ir jāorientējās. Tā kā sākumā šajā lasītajā fragmentā tātad ir tas dzīvoklis un milzīgais doks, un kā viņš tur guļ uz tā tepiķa, un pēc tam viņi iet ārā, un viņi tur raksturo, kāds tur tas ārs izskatās, un tramvai pietur un kas. Lūk, vai ir kas jautājums? Lūdzu, tad es tikai jūs neredzu visu sakām, kad es pārslēgšu. Jā, tagad redzu. Lūdzu, ir kādi jautājumi vai komentāri vai kaut kas sakāms? Man ir jautājums. Es vēl joprojām par to pašu, kādā formā viņa vai Daiga vai sieviete vai kas kā labāk. Vai es? Jā. Īstenībā ir 2 pieejas tikai. Vai jūs visur esat es, vai ir izdomāts vārds, bet visiem ir skaidrs, ka tas ir autobiogrāfisks darbs. Jūs tur esat, es nezinu, Kristīni, un tad visu arī Kristīni, un tas izskats jau būs tāds izskats, ja jūs raksturosiet kaut kādās situācijās sevi, kāds jums ir bijis konkrētajā laikā. Jā, bet patiesībā, ja jau es to rakstu savai ģimenei, tad jau es rakstu to, kā es. Jā, mierīgi. Galvenais, lai būtu šī detalizācija laika, un tātad mums ir viena bērnības aina, jāizvēlās tad kaut kāds brīdis,
piesātinam viņu ar detaļām, cik vien varam, kas raksturo laiku un vietu un to situāciju, un ja vēl varam iedot to centrālo asi, ka mēs varam nojaust, mēs varēsim tad šeit noklausoties, mēģināt minēt, par ko tad tur tālāk būs. Jā? Tas, ko es nolasīju, skaidrs, tur vēl kaut kas būs par mašīnām. Bet, kad jūs lasīsiet jaunadēļ, tad, lai mēs varam nojaust, kas tad tur tālāk varētu būt. Ja? Labi, draugi, paldies. Tad gaidīšu no jums tekstiņus. Tiekamies šai pašā laikā pēc nedēļas un turpināsim runāt par dzīves stāstiem.